Viktor, tev ir ļoti sena pieredze strādāt ar asfaltu un dažādi pētījumi. Šis ir jauns projekts, Biofot. Ar ko šis projekts ir savādāk? Jā, tātad šis izsaukums Biofots ir diezgan oriģināls, jo viņš mums zinātniekus vēl vairāk satuvina ar industriju. Mēs apzināmies viņu prasības, lai piedāvātu risinājumus. Jā, plus tā starpdisciplinaritāte mums vēl vairāk palielinās, jo mums ir nepieciešams piesaistīt arī biznesa ekspertu. Mums, piemēram, universitāte ir mūsu biznesa skola, un līdz ar to tad ir parādīsies lielāka sapratne par visu to biznesa keisu. Un par ko tas projekts ir produkts, ko tu piedāvās? Kas tas būs? Mēs jau vairākus gadus pētām gumiju, nolietotu riepu gumiju, un mums parādījās ideja, mēs papētījām, ka šobrīd tā plaši skanēta piralīze nedod to rezultātu. Un tā mūsu ideja, kura saucas tāda reaktīva ekstrūzija, viņa varētu būt efektīvs līdzeklis, lai no tās gumijas izsūk ne tikai to elastīgo daļu, lai uzlabotu asfaltbetona īpašības, bet arī šķidro daļu, kura mums varētu gan aizvietot bitumenu, gan arī atjaunināt. Tātad reciklēšanu un vienkārši mēs varam būt varbūt vēl neatkarīgāki no naftas resursiem. Es zinu, ka viens no taviem pētījuma objektiem tepat Rīgā, Juglā, ir uzklāts asfalts, kurā izmanto bioloģisks piedevs. Vai mēs varam sagaidīt arī šeit vienu posmu Rīgā vai kaut kur vēl? Jā, faktiski, jebkuru šobrīd mūsu tāds koncepts, mūsu starpdisciplinārai komandai, ka mēs savu pētījumu, tātad pēdējā izpildes gadā mēģinām novest līdz eksperimentālam posmam. Mums ir viens projekts, kur mēs izstrādāsim eksperimentālu posmu vēlreiz. Un īstenībā arī šajā Biofot projektā mēs arī tendēti uz to, ka 2. gadā mēs mūsu ideju pārnesīsim uz asfaltbetonu, un ja izdosies iegūt arī finansējumu 3. gadam, 3. gads būs eksperimentālais posms. Ko tu varētu ieteikt tādam zinātniekam, kurš tomēr vairāk strādā laboratorijā un netic tam, ka produkts var novest līdz plaukstam? Zinātniekam ir jābūt motivētam uz rezultātu sasniegšanu. Tas ir kā sports. Tu sacensies ar ķīniešiem, amerikāņiem, eiropiešiem, tā ir sacensības. Un Biofot projekts to piedāvā? Tieši tā. Paldies tev par sarunu.